Esiet sveicināti Adventistu Vispasaules radio klausītāji. Šajā reizē jūs uzrunāju es, Miks Mažeiko. No 6. līdz 8. februārim Rīgā, Baznīcas ielā 12a, norisināsies konference ar nosaukumu Misija Latvija. Tās centrālais temats būs misija tieši caur jaunu draudžu dēstīšanu jeb dibināšanu. Konferencei aicināts pieteikties ik viens, kurš vēlas labāk izprast šo tematu, kā arī tie, kuriem rūp dažādi misijas veidi ikdienā. Uz pasākumu reģistrēties varat vietnē www.ei.uz/misija.lv. Lai labāk izprast šī temata būtību, Jānis Imaks sarunāsies ar Latvijas Draudžu Savienības jaunu grupu un draudžu dēstīšanas koordinātori Ingu Šļakotu. Lai svētīga nākamā pusstunda! Sveiciens visiem radio klausītājiem! Šodien vēlamies runāt par ļoti nozīmīgu tēmu gan Latvijas Draudžu Savienības līmenī Adventistu draudzē, gan Transeiropas divīzijas līmenī, gan arī patiesībā visas pasaules Adventistu draudzes jeb ģenerāla konferences līmenī. Šī tēma ir jaunu draudžu dēstīšana. Kāpēc šī tēma ir kļuvusi par prioritāti visos draudzes vadības līmeņos? No vienas puses tas varētu šķist pašsaprotam, tomēr nemaz tik pašsaprotam tas nav. Lai to noskaidrotu, pie manis šodien studijā ir Latvijas Draudžu Savienības jaunu grupu un draudžu dēstīšanas koordinātore Inga Šļakota. Sveika, Inga! Sveika, Jana! Kāpēc mēs vispār runājam par jaunu draudžu dibināšanu? Mēs runājam par jaunu draudžu dibināšanu, jo mēs runājam par misiju. Šie divi jēdzieni, starp tiem var likt nosacītu vienādības zīmi. Kad mēs runājam par jaunu draudžu dibināšanu, tas vienmēr ir par misiju. Misija ir mūsu eksistences pamats, tas ir, kam vispār draudze ir organizēta, kam Jēzus to nodibināja, tās galvenais uzdevums un mērķis. Un jaunu draudžu dibināšana šajā lielajā vārdā misija ir kā tāds bultas uzgalis, varbūt kā tas asumiņš, tāds frontes līnijas darbs, jo skaidrs, ka jauna draudze ir vajadzīga tur, kur draudzes vēl nav, bet vajadzētu. Tātad ticīgo nav kaut kādā vietā vai sabiedrības grupā, kaut kādā kopienā nav draudzes, nav vispār pilsētas kalna galā. Varbūt ir kaut kādi atsevišķi ticīgie, bet mēs gribam dibināt draudzi. Un tā ir tāda misijas frontes līnija. Un, protams, vēl arī tas, jo šodien dažādās pirmās pasaules valstīs, mums Eiropā, ir tāda situācija, ka liekas, ka evaņģēlijs jau tā kā ir izplatījies, mēs esam kristīgas kultūras, visi jau it kā tā kā zina, kas vispār nav realitāte, jo dzimst jauni cilvēki un neviens viņiem nav pastāstījis, kas patiesībā ir evaņģēlijs, un viņi tiešām to nezina. Bet ir tā sajūta varbūt, ka mēs jau dzīvojam kristīgā kultūrā un ka draudzes jau viss kaut kur ir, un kāpēc tad vajadzīgas jaunas. Bet atbilde uz to ir tāda pati kā citos laikos. Jauna draudžu dibināšana vienkārši ir ļoti efektīva, lai uzrunātu cilvēkus, kuri vēl nav uzrunāti. Jo vai tā būs draudze, kas būs tuvāk viņu mājām, tāpēc tā viņus aizsniegs labāk, vai tā būs saprotamāka viņu kultūrai, un mums nav, piemēram, Latvijā tikai latviešu kultūra. Ja? Tas nav tikai par tautībām. Ir vēl dažādas subkultūras, un mēs varam labāk aizsniegt šos cilvēkus, kad mēs, teiksim, domājam tieši par viņiem, domājam, kā mēs varētu aizsniegt uzņēmējus. Un ja mēs, teiksim, tā domājam, kā mēs tieši tos varētu aizsniegt, tad ir lielākie iespējami, ka mēs viņus arī aizsniegsim. Un tad varbūt kaut kāds cits jauns fokus. Un ir labi, kad jauna draudze tiek dibināta, fokusēties uz kādu konkrētu sabiedrības grupu. Tas nozīmē, ka šajā draudzē būs vienmēr tikai un vienīgi šī sabiedrības grupa. Tā gandrīz nekad nenotiek, un tāds nav arī mērķis, jo draudze ir tā, kas vieno dažādas. Bet fokusēties tieši uz kādu īpaši neaizsniegt sabiedrības grupu, mēs varam viņu labāk aizsniegt. Bet vai tad draudzē nav jābūt tādai pieņemošai, ka visas sabiedrības grupas šeit ir aicināts un viss atrod šeit savu vietu? Jā, draudzē tieši tādai ir jābūt. Bet būt plaši multikulturālai draudzei ir ļoti grūts un arī specifisks uzdevums. Un lielākoties tomēr ir tā, ka visi nevar darīt pilnīgi visu,
Un ja viss ir svarīgs, tad nekas nav svarīgs, ir arī tāds teiciens. Un, teiksim, ja draudz fokusējas uz kalpošanu jaunajām ģimenēm, tad viņi ļoti labi aizsniegs jaunās. Kāda cita draudz varbūt fokusēsies uz kalpošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un, dažādas sabiedrības grupas, tas nenozīmē vispār, ka tā draudze sastāvēs no šīm sabiedrības grupām, bet viņi būs izcili tieši šajā kalpošanā. Bet te jau mēs nonācām līdz tādam diezgan sarežģītam jautājumam. Jauna draudžu dibināšana, protams, pirmkārt saistās ar draudzes dibināšanu jaunā vietā. Un šīs kultūras, subkultūras, tas jau tāds sekundārs jautājums. Ko par jaunu draudžu dibināšanu saka Bībele? Bībelē mēs redzam piemēru, kā vispār draudze attīstās tās pašā sākumā, kristietības pirmsākumos. Jēzus paziņo, ka viņš dibina draudzi un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un te, protams, ir tā interesantā analoģija, ka tie ir elles vārti. Un, vārti jau parasti stāv uz vietas un nevienam tā kā liek diezgan mieru. Ja? Skaidrs, ka vārti vispār kļūst par pretinieku tikai tad, kad mēs viņiem brūkam virsū. Un tad Jēzus saka, viņi neuzvarēs. Un te jau kaut kādā ziņā iekļaujās tas, ka kristietība pletīsies plašumā tur, kur tā vēl nav. Tiks veidotas jaunas teritorijas, tiks iekarotas. Un tas ir tas arī, kas notiek. Protams, visspilgtākais piemērs ir apostols Pāvils, kuram visa dzīve vienkārši sastāv no tā, ka viņš dodas uz jaunu vietu. Visa dzīve pēc viņa atgriešanās un pēc viņš tiek svētīts un aicināts šim darbam. Viņš dodas uz jaunu vietu, viņš tur sāk sludināt, viņš veido nelielu ticīgo grupu, tad viņš to nostiprina. Kādā brīdī tā ir gatava tikt organizēta kā draudze. Pāvils viņu saorganizē, tiek organizēti vietējie vadītāji, draudzes vecākie, diakoni, un kad Pāvils var, tad viņš dodas uz jaunu lauku, kur kristietība vēl nav aiznesta. Tāda ir visa viņa dzīve, viņš ir draudžu dibināšanas tāds spilgtākais piemērs. Bet tagad mēs esam mūsdienu Eiropā. Un vai tā ir efektīva arī mūsdienās šeit Eiropā, un kas tad par to liecina? Jā, te mēs nonākam pie jautājuma par draudžu dibināšanas kā misijas metodas efektivitāti. Un misiologi, kas ir zinātnieki, kas pēta misiju, pēc šīs efektivitātes stratēģijas dažādas ir absolūti vienasprātis par to, ka jauna draudžu dibināšana ir ļoti svarīga atslēga. Un mēs skaidri redzam, ka tikai tās konfesijas, kas enerģiski nodarbojas ar jaunu draudžu dibināšanu, tikai tās vispār skaitliski nozīmīgi aug. Tā ir tāda liela atslēga. Un tad, protams, varbūt jautājumi, kāpēc tieši šī ir tāda atslēga. Viens, ko mēdz minēt, ir tāds draudzes dzīves cikls, ko var ļoti labi saprast, domājot par cilvēka dzīvi. Tur ir dažādas līdzības. Parasti jaunieši ir tie, kamiem bezgalīgi daudz enerģijas, un viņi gatavi visu darīt un mēģināt un kļūdīties. Un tad cilvēki gados ir tie, kas lieliski dod padomus, un viņi bremzē lietas, kas notiek pārāk ātri, un tas tiešām viņiem arī ir jādara, tas ir ļoti svarīgi. Un ir šīs atšķirības, tā teikt, enerģijas līmeņos. Un tāds vienkārši ir novērojums, ka jaunas draudzes pirmajos 3, 5, varbūt vēl 10 pirmajos pastāvēšanas gados statistiski daudz vairāk tur notiek kristības, tiek aizsniegti jauni cilvēki. Un tad, protams, vēl viena lieta, ko arī ļoti uzsver praviešu gara raksti, jaunu draudžu dibināšana ir vispār vienkārši patiesības lāpa tiek nosprausta vēl vienā vietā vai vēl vienai sabiedrības grupai. Katra draudze, kas ir nodibināta, tajā vietā, kur tā ir nodibināta, tiem cilvēkiem, kam tā ir nodibināta, turpina misijas darbu. Līdz ar to misija pieaug tādā eksponenciālā veidā. Jo vairāk ir draudžu, jo vairākās vietās, jo vairāk ir tāda kā, katra draudze ir kā misijas bāze. Un jaunas draudzes ir tāda ārkārtīgi veselīga augsne jaunu līderu attīstībai. Dažādi iemesli dēļ. Pirmkārt, caur jaunām draudzē nāk jauni cilvēki. Jauni cilvēki ir atkal jauni resursi. Otrakārt, tie cilvēki, kas ir iesaistīti jaunu draudžu dibināšanā, viņu garīgā izaugsme ir ļoti strauja. Jo izejot tādā
frontes līnijas misijas darbā, kur tu patiesībā tu jau pats neko tur nevar izdarīt. Misija bez Dieva spēka nenotiek. Un, ja draudzē mums, teiksim, mūsu draudzē, Rīgas pirmajā draudzē, kurai es piedaru, katru gadu kristās noteikts cilvēku skaits, un vienmēr ir tā sajūta, ka viss notiek. Mēs tur sēžam, daži simti cilvēku, un dažādās lietās kalpojam, un katru gadu tur tiek kristīti cilvēki. Un es, piemēram, varu sēdēt Rīgas pirmajā draudzē un redzēt, ka viss notiek, misija notiek. Un pati varbūt nekad neatvest uz draudzi nevienu cilvēku, bet es redzu, viss notiekās. Savukārt tad, kad neliela grupa dodas dibināt jaunu draudzi, tur ir pretējais izaicinājums. Nevis mēs, vesela jūra kristiešu, tādu saujiņu nekristiešu katru gadu varam redzēt un mēs pievienojamies, bet šeit mēs maza saujiņa kristiešu, lai dibinātu draudzi, mūsu skaits ir jāreizina 2 un 3 reizes. Tātad katram no mums ir ārkārtīgi enerģiski jāstrādā. Un, protams, ka tas nav no mūsu enerģiskā darba, tas mūs spiež uz ceļiem, mums ir jālūdz, mums ir jāpārkārto savu dzīve, mums tur ir jādomā uz katra soļa, kā šeit mēs varam veikt misijas darbu, jo šis lielais uzdevums šai mazajai saujiņai kristiešu, kas dodas dibināt draudzi jaunā vietā vai jaunai cilvēku grupai, ir liels tāds izaicinājums, kas liek augt gan garīgi, gan tādās misijas prasmēs, ja tā varētu teikt, prioritātēs, jo izaicinājums ir liels. Un trešā lieta, savukārt, tie bieži vien ir ļoti aktīvi kalpotāji, kas no esošas draudzes ir gatavi nodoties jaunu draudžu dibināšanai. Lai dibinātu jaunu draudzi, ir tam pilnībā jānododas. Tur nepaliek vairs daudz resursu, lai atbalstītu esošo draudzi, un tā arī tam vajadzētu būt. Viss lielākoties ir jāvelta šim, un tad aktīvie kalpotāji kādā esošā draudzē dodas citā misijā, un gribot, negribot, citiem draudzes locekļiem ir jāuzņemas viņu atstātās lomas, atbildības. Savukārt tas dod izaugsmi šiem jaunajiem draudzes locekļiem, kur varbūt nekad nebūtu domājuši, ka viņi vispār var uzņemties tādus darbus, tādas atbildības draudzē, bet nav variantu, jo draudze mēs mīlam, draudze ir jāuztur, un viņi uzņemas šīs atbildības, un Dievs to svētī, un viņi piedzīvo brīnišķīgu izaugsmi. Tātad vairojas darbinieku skaits, jo nāk jauni cilvēki draudzē, vairojas draudžu dibinātāju komandas izaugsme, jo viņiem ir milzīgs izaicinājums nolikts priekšā, un vairojas esošās draudzes jauno kalpotāju spējas un prasmes, jo viņi uzņems jaunas atbildības, kuras iepriekš bija aizņemtas. Tas izklausās tiešām smagi gan tiem, kas aiziet, gan smagi tiem, kas paliek. Un tad, kāpēc nevar taisīt tālāk evanģelizācijas pasākums, vest uz šo pašu draudzi, jo tā jau arī ir misija, vai mēs nevaram bez tā iztikt? Jā, iespējams kādā brīdī tas izklausās smagi, bet tajā pašā laikā nē. Draudžu dibināšana nav par smagumu. Tā nav vēl viena nasta, tā nav pātaga, ar ko mēs te tagad viens otru pātagosim, lai kaut kā dabūtu sevi ārā no tiem ērtajiem dīvainiem. Es esmu savā dzīvē piedzīvojusi, un to visapkārt redzu, par to mācoties, ka draudžu dibināšana ir pirmkārt Dieva aicinājums, un viņš dod tam līdzi iedvesmu, daudz prieka, jaunu enerģiju. Viņš dod tam līdzi visu, kas ir vajadzīgs. Nenoliedzami es saprotu tavu jautājumu, un šis viss ietver daudz pašuzupurēšanās, un tas ietver tiešām nolikt malā sevi. Gan draudzei, kas paliek uz vietas esošajā stacijā, tiešām svētīt, ja mēs runājam par draudzi kā mātes draudzi, kas dibina jaunu draudzi, nošķirot šo darba grupu un arī esot klātesoši ar dažādiem citiem saviem resursiem un rūpējoties par jauno draudzīti, kas top, kas ir tāds ideāls variants.
tas tiešām iekļauj šo pašu upurēšanos visiem iesaistītajiem. Gan tai komandai, kas dodas jaunajā misijā, gan šai esošajai misijas stacijai, kas sūta šo komandu. Tas tiešām prasa lielāku pašu upurēšanos nekā varbūt citas misijas aktivitātes. Bet jo lielāki upuri kaut kur ir jānes, jo lielākas ir svētības, jo vairāk Dievs pavairo visu, kas tajā ir iesaistīts, jo vairāk ir izaugsme, gandarījums, vairojas spēks, vairojas prieks. Dievs rūpējas par šīm lietām. Cilvēcīgi spriežot, liekas, vai tad tas ir vajadzīgs. Bet, ja mēs darām kaut ko, uz ko aicina Bībele, uz ko aicina praviešu gars, ko Dievs liek mūsu sirdī, ko mēs esam sapratuši, šis ir tas, kas ir jādara, tad mēs varam necensties skaitīt to maksu, jo Dievs to tur savās rokās, un viņam ir pavisam citi rēķini. Mēs varam uz to droši paļauties. Bieži jaunas draudzes sabiedrībā tiek uztverts kā šķelšanās vai konkurence, vai kā signāls, ka vecā draudze nav gana laba. Ko tu par to domā? Jā, tā mēdz kādreiz gadīties, un tam ir dažādi cēloņi, un es domāju, ka mūsu uzdevums ir no tā visos veidos izvairīties, jo tas ir visām iesaistītajām pusēm sāpīgi un Dievu lietai nenāk par labu. Viens no cēloņiem un attiecīgi risinājums tam ir būt tā kā uz viena viļņa un būt vienotā izpratnē par to, ko mēs darām un kāpēc darām. Un šis ir tāds izglītības jautājums, informētības jautājums. Mums ir daudz, ļoti daudz jārunā un jāveic šis izglītošanās darbs un jāstāsta cits citam un jāceļ šis jautājums augšā pie mūsu sabata pēcpusdienu pusdienu galdiem un tējas krūzēm, neformālās sarunās un formālās sarunās. Un jārunā par to, un jārunā par jautājumiem, kas mūs satrauc, jo tad, kad nav skaidrs, kāpēc tagad tiks dibināta jauna draudze, tad rodas problēmas, jo liekas, ka tā draudze tiek dibināta varbūt kā apvainojums mums. Kāpēc ir vajadzīga jauna, ja te pusstundas attālumā esam mēs, vai nedod Dievs vēl tuvāk, tad vispār sarežģīti. Un ja nav skaidrs, tad, protams, ka rodas konkurences sajūta un rodas šķelšanās un visi iesaistītie ir nelaimīgi. Tā ir ļoti sarežģīta situācija. Ir ļoti svarīgi par to runāt, ir ļoti svarīgi būt vienotiem tajā, ka mums ir vajadzīgas jaunas draudzes, lai varētu iet uz priekšu misija. Un ja ir sajūta, ka tas notiek citu iemeslu dēļ, tad vajag par to runāt, jautāt, izaicināt vienam otru, prasīt, vai tiešām un kāpēc, bet kā tad ar to šos visus jautājumus vajag uzdot? Tos vajag uzdot tiem, kas visdrīzāk varētu uz tiem zināt atbildes, tiem, kas ir visvairāk iesaistīti. Un protams, un šeit arī gudrība no tās komandas, kas veido jaunu draudzi, kā mums par to runāt, kā mums par to stāstīt citiem, kā mums to komunicēt, kā mums skaidrot šo situāciju, kad Dievs ir līdz mūsu sirdī to aicinājumu. Un, protams, ka jaunas draudzes dibināšanas komanda grib nodoties misijai. Viņi negrib tur daudz nodarboties ar to, lai visiem paskaidrotu savu rīcību. Tas ir pilnīgi saprotami un vajag arī saprast, kā no kura gala un kādos veidos. Bet vienkārši, jo vairāk mēs kā draudzi, un mēs neesam liela draudze Latvijā, cik mums tur ir tie 1000? 3. Un vienkārši, jo vairāk mēs runājam par lietām, jo vairāk mēs varam justies kā vienots veselums, nevis kā konkurence un kā kaut kādi apvainojumi un tā tālāk. Vai var pastāstīt kādu veiksmes stāstu? Katra nodibināta draudze ir veiksmes stāsts. Ja cilvēka atgriešanās stāstu var tā skaidri īsi pastāstīt, tad katra nodibināta draudze sastāv no
no daudziem jaunatgrieztiem cilvēkiem. Katrs no viņiem tad būtu šī stāsta detaļa, varbūt grūti pastāstīt tādu stāstu kopumā. Bet viens stāsts, kas man nāk prātā, es šo stāstu dzirdēju jau pirms daudziem gadiem, man tas tā ļoti spilgti palicis atmiņā, to stāstīja Zviedru bībeles darbinieks Jonatans Karlsons, kad viņš viesojās misijas skolas mācībās pie mums. Viņš tieši nesen bija reģistrēta jaundibinātā draudze Malmē, un viņam tas stāsts bija tāds, ka viņš vienkārši no praviešu gara saprata, ka tas ir jādara, un kopā ar kādas Bībeles izpētes grupas vadītāju pilsētā netālu no Malmes sāka iet šajā draudzes dibināšanas virzienā, un šis izpētes grupas vadītājs arī tika uz 1 gadu algots kā Bībeles darbinieks caur projekta finansēm, un aizsākās šis draudzes dibināšanas projekts, un Malmes draudze kļuva kā mātes draudze šim jaunajam projektam. Bet vienā brīdī, nezinu detaļas, šis jaunais palīgs aizgāja, pazuda no tā projekta, un tad Malmes draudze sāk domāt, ko tad mums tagad darīt, vai mēs šo projektu slēdzam, tomēr nedibinam jaunu draudzi, vai turpinam šo grupu uzturēt un ejam uz priekšu. Un viņi ļoti intensīvi lūdza par to, lai Dievs dod jaunus darbiniekus. Un šī draudze kādu laiku intensīvi lūdza, un tad Dievs tiešām lika sirdī vairākiem cilvēkiem no šīs draudzes būt tiem, kas dodas šajā jaunas draudzes dibināšanas misijā un pievienojas šai grupai, lai veidotu to par draudzi. Un tad sabatā, kad bija nolemts draudzes stundā draudzē paziņot, ka ir šie daži cilvēki, kuriem Dievs to ir licis sirdī, šis paziņojums izskanēja, un tik tiešām ne visi draudzē bija priecīgi. Bija cilvēki, kas bija ļoti bēdīgi par to, jo šie cilvēki bija daži no visaktīvākajiem draudzes kalpotājiem. Bet gadu vēlāk, mēram ap datumu, kad bija jaunās draudzes dzimšanas dievkalpojums, pati Malmes draudze vērtēja savu tādu jaunu spēku un enerģiju kā vēl augstāku nekā pirms šie aktīvie kalpotāji pameta draudzi jaunas draudzes dibināšanas misijā, jo bija cēlušies jauni kalpotāji, un Dievs bija tiešām svētījis viņus ar talantiem un spējām, un draudze jutās vēl stiprāka nekā tā bija pirms tam, lai gan bija it kā ļoti bailīgi doties šajā misijā. Un man vienkārši šis stāsts tik ļoti spilgti palicis prātā, jo tas stāsta par to, kā visi iesaistītie gūst svētības, nesot šos upurus. Man liekas, ka šis ir tāds princips, ko Dievs ir ielicis pat mūsos kā dzīvos organismos. Tas ir gluži kā ar asins ziedošanu. Tu it kā nolej puslitru, un šķietam tev ir zaudējums, bet tava imūnsistēma saņemas, un saražojot to visu vietā, patiesībā imūnsistēma un daudz kas cits paliek spēcīgāk. Šķietams zaudējums, puslitrs, un droši vien kaut kā uz draudzes fonu varētu arī likties tie daži kalpotāji kā tāds puslitrs asinu dzīvības un deksmes un dzīvības spēka, bet pārējais organisms saņems un saražo vietā daudz ko labāku. Jā, un mums tiešām jāatceras, ka Dievs vada šo darbu. Mēs neesam uzņēmums. Mēs neesam kaut kāda biznesa kompānija, kas cilvēcīgi varētu spriest un skaitļot un domāt, kā mums kaut kas labāk, kā mums. Dieva pasaulē, jo vairāk mēs domājam par citiem, un tas tiešām ir arī draudzes apmērā, kā svētīt citu draudzi, kā svētīt kristiešus citā vietā. Mēs kā draudze arī varam domāt par šādām lietām. Jo mēs kaut kā esam pieraduši, ka mēs kā individi, tas nav labi domāt tikai par sevi, bet kā draudze mēs reizēm tā tīri labi, ka tikai pie mums, nāciet visi pie mums. Bet Dievs to ir iekārtojis tā, ka tiklīdz mēs sākam domāt vairāk par citiem, tad viņš nes īstās svētības mums. Iesaijas 58. nodaļa, tava atzimšana notiks ātrāk. Un šis ir kaut kas, ko ir vērts piedzīvot. Tas ir līdzīgi kā daudzas citas lietas, kā maksāt 10. Tagad kas būs, vai es izputēšu? Un tieši tāpat mēs varam nošķirt 1/10 daļu savu aktīvo kalpotāju. Un, protams, mēs vienmēr domājam, mēs nevaram iznīcināt esošu draudzi, paņemot prom visus, uz kuriem draudz balstās. Tas būtu neprātīgi, mēs nerunājam par tādiem gadījumiem. Mēs dodam, ir tāds teiciens, mēs dodam tā, lai mazliet sāp, bet, protams, saprātīgi.
Nākamnedēļ notiks konference Misija Latvija. Kam tā ir paredzēta? Šī konference ir domāta visiem. Tā ir domāta, lai atbildētu tos pamatjautājumus, kāpēc vispār mēs runājam par draudžu dibināšanu, kāds man ar to sakars, vai tiešām tas tagad attieksies arī uz mani, cik ilgi mēs par to runāsim. Vienreiz gadā bišķiņ pamēģināsim, secināsim, ka neiet tik vienkārši un liksim pie malas beidzot šo. Nē, mēs, lai Dievs dod Dieva žēlstībā, turpināsim par to runāt arvien vairāk un vairāk, un šis ir tas brīdis, kad laicīgi ieklausīties, uzzināt, kāpēc, ko es tur varu darīt, kā es varu pastāstīt citiem varbūt vairāk par to. Un es gribētu pat teikt, visvairāk iedvesmoties, dzirdēt, kāds ir tas bībeliskais aicinājums. Bet tiešām nonākt tajā vidē, kur par to runā un izveidot savu priekšstatu, izveidot savu izpratni. Mēs iepriekš runājām par to šķelšanās un konkurences jautājumu. Un šis ir brīdis, kad to mazināt, kad uzdot savus jautājumus, gūt savas atbildes. Un, protams, pat ja šobrīd liekas draudžu dibināšana, tas ir kaut kas tāls, nesaprotams, un man negribas vispār par to domāt. Tad tas arī ir pilnīgi viss kārtībā, jo ir vienmēr cilvēki, kuriem gribas lekt pirmajā vilcienā, un ir tādi, kuri grib labāk pastīties kādu laiku un novērot to, un tas ir brīnišķīgi. Mums vajag visus cilvēkus mūsu draudzē, un paldies Dievam arī par tiem, kas nelec katrā pirmajā vilcienā. Kā jau es sākumā teicu, kad mēs runājam par draudžu dibināšanu, mēs runājam par misiju. Esmu piedzīvojusi, ka visos pasākumos, kas ir bijuši saistīti ar draudžu dibināšanu, es ļoti, ļoti daudz gūstu misijai. Ja cilvēkam sirdī ir misija, kā lai dod Dievs, ka tā ir visu kristiešu pieredze, tad šī ir tāda numur 1 vieta, jo šeit par misiju runā skaļi. Šeit par misiju runā ļoti pozitīvi izaicinoši. Tas paceļ mūsu latiņu, tas paceļ mūsu skatu augstāk uz to, ko Dievs no mums sagaida. Var gūt tiešām daudz iedvesmas un jaunu ideju un tādu atjaunotu saikni ar Dievu tieši šajā misijas darba kontekstā. Tad man nebūs obligāti jādibina draudz, ja tur aiziešu. Nē, uz šo konferenci nav aicināti tikai tie, kas jau skaidri zina, ka viņi vēlētos par šo uzzināt vairāk, ka viņi grib būt tur iesaistīti. Tam būs tālākie pasākumi. Konferencē arī tiks izziņot iespēja tālāk jau mācīties, tālākas programmas, bet šī ir visiem. Gan tiem, kas jau skaidri zina, ka viņi grib par to dzirdēt, gan tiem, kas vienkārši grib saprast, kas tas tāds ir, gan tiem, kas grib visos citos veidos darīt misijas darbu, viss, kas vien saistīts ar misiju, arī ieskaitot draudzes veselību, ja cilvēki, kuriem sirdī ir draudze, arī ļoti daudz gūs šajā konferencē, jo par jaunu draudžu dibināšanu nevar runāt, nerunājot par draudzes veselību un spēku. Tā kā arī esošās draudzes var ļoti daudz gūt, domājot par to, kāda var būt draudze. Kas ir tās lietas, kas padara draudzes spēcīgu? Tātad, no kura līdz kuram datumam, kurā vietā, kur var reģistrēties un līdz kuram var reģistrēties? No 6. līdz 8. februārim Rīgā, Baznīcas ielā 12a, reģistrēties var www.ej.uz/misija.lv. Bet, ja jūs neatcerējāties šo vārdu un pieturzīmu salikumu, tad adventista.lv īpaši ātri jūs atradīsiet, ja jūs uzspiedīsiet sadaļa jaunumi un tad atlikšanāsiet Latvija. Tad jūs drīz vien ieraudzīsiet ziņojumu par šo pasākumu, un tur būs arī reģistrācijas links. Var atrast arī Facebookā adventista.lv ir pasākums. Un reģistrēties var līdz 1. februārim, kas ir šajā svētdienā. Reģistrācija ir ļoti svarīga, lai mēs varētu plānot ēdienreizes, nakšņošanu, tiem, kam nepieciešama nakšņošana, telpas, materiālus. Lūdzu, neaizmirsiet reģistrēties. Jūs esat reģistrējušies tad, ja esat saņēmuši apstiprinājuma ēpastu. Daži cilvēki ir tik entuziastiski par šo konferenci,
ka viņi ir pārliecināti, ka viņi ir reģistrējušies. Un tad esmu saņēmusi vairākas tādas ziņas, es taču esmu reģistrējusies vai reģistrējies. Un man ir jāsmaida, jo es paskatos, un, protams, ka šis cilvēks nav reģistrējies. Lūdzu, pastieties, vai jums ir apstiprinājumi e-pasts, ja jūs esat tik pārliecināti, ka esat reģistrējušies. Sirsnīgs paldies, Inga, kā atnāci, pastāstīji, dalījies par savu sirdsdeksmi, par uzticēto kalpošanu, un lai tiešām Dievs svētī gan šo konferenci, gan arī visu tālāko misijas darbu Latvijā. Tad tiekamies no 6. līdz 8. februārim Baznīcas ielā 12. Līdz citai reizei. Šo un arī citus raidījumus jūs varat klausīties mājaslapā adventisti.lv, sadaļā resursi, apakšsadaļā Adventistu Vispasaules radio. Raidījumi tiek publicēti katru sestdienu 8:00 no rīta. Lai jums jauka šī diena!